Izmantot pašvaldības atbalstu, lai maksājot par siltumu ietaupītu sava maciņa saturu, sakārtot savas daudzdzīvokļa mājas teritoriju un radīt patīkamu apkārtējo vidi. Šāda iespēja pašlaik ir madoniešiem, jo Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz iespēju visa novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ik gadu pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Saistošie noteikumi numur 32 nosaka kārtību, kādā pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, energoefektivitātes pasākumus, arī renovācijas pasākumus un ēku piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu. Tiesa, piesakoties līdzfinansējumam, jāatbilst vairākiem kritērijiem. Var startēt visas novada daudzdzīvokļu ēkas, kurām ir biedrība vai tātad apsaimniekotājs. Mājai jābūt lielākai par 300 kvadrātmetru platību. Vienam īpašniekam nedrīkst piederēt vairāk par 25% dzīvokļu. 50% īpašniekiem jābūt deklarētiem novadā. Nedrīkst būt nodokļu un komunālo maksājumu parādi. Jābūt mājas iedzīvotāju lēmumam. 50% plus viens dzīvoklis ir nobalsojis par konkrētu aktivitāti. Un tad, tikai tad var pieteikties šim līdzfinansējumam. Kā stāsta speciāliste, 2023. gadā līdzfinansējumu saņēmušas 3 ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai, savukārt šogad jau vienai ēkai piešķirts līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai, vienai apgaismojuma sakārtošanai un pašvaldības izveidotā komisijā tiek vērtēts iesniegums par piebraucamā ceļa izbūvi, kas arī ir viena no atbalstāmajām aktivitātēm. Zemes gabala labiekārtošanai ir iespēja pieteikties gan uz būvprojektu izstrādi, kas ir 50% apmērā šis līdzfinansējums, gan arī jau uz praktiskām darbībām. Tas ir celiņu izbūve, vides pieejamības nodrošināšana līdz namdurvīm, rotaļlaukumu izbūve un apgaismojuma izbūve vai pārbūve. Šīm aktivitātēm ļoti dažāda ir tā intensitāte, kas ir 50% līdz pat 100% vides pieejamības nodrošināšanai un arī noteikti atbalsta griesti no 1500 līdz pat 10 000. Te gan jāuzsver, ka pretendēt uz līdzfinansējumu piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai var tikai tad, ja ir sakārtotas zemes lietošanas tiesības. Savukārt finansējums katrā no aktivitātēm var tikt piešķirts tikai vienu reizi. Pie tam tas netiek piešķirts avansā, bet gan pēc darbu veikšanas un dokumentu iesniegšanas pašvaldībā. Mērķis ir palīdzēt daudzdzīvokļu māju īpašniekiem sakopt un uzturēt savas mājas, un jo īpaši energoefektivitātes jomā un sakārtot vidi daudzdzīvokļu māju pagalmos. Pozitīva pieredze līdzfinansējuma izmantošanā ir Madonas namsaimniekam, kur energoefektivitātes projekts īstenots jau 5 tā apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, un šobrīd procesā ir vēl 5 projekti. Jau šīm jaunajām 5 jau ir energoaudits un tehniskā apsekošana sagatavota. Un katram ir savs etaps, posms, bet šobrīd tiek izstrādāts projekts. Kas ir tas galvenais iegūms vai vairāki varbūt tās? Kas ir tas, ar ko jūs uzsverat, ka vajag startējiet? Sakopta vide, vērtības paaugstināšana nekustamajam īpašumam un pats galvenais un viennozīmīgi kāpēc arī cilvēki vairāk iet uz šo projektu, tie ir apkures rēķinu samazināšana. Katrai mājai viņi ir individuāli. Konkrēti runājot par šo māju, kura man ir blakus, tad šī māja ir ļoti lielu ieguvumu guvusi, jo mājā ir uzstādīti individuāli apkures uzskaitas sistēma katram dzīvoklī. Attiecīgi cilvēks regulē pēc savām vajadzībām un maksā arī pēc tā, kā ir regulējis. Kā stāsta speciāliste, šai mājai projekta ietveros tiks sakārtots arī gājēju celiņš. Savukārt vēl viena no viņu apsaimniekošanā esošajām mājām plāno rotaļu laukuma izbūvi. Tas nozīmē, ka jūs esat aktīvi izmantotāji šīs iespējas. Jā, bet mēs, protams, kopā ar mājas dzīvokļu īpašniekiem to visu darām. Un ja mēs jūtam, ka ir tā iniciatīva arī no viņiem, tad vēl jau vairāk ir tas atbalsts kopējais ir un tas rezultāts ir vēl jau vairāk patīkams un baudāms. Tāda arī ir šī projekta pamatideja. Iedzīvotāju līdziesaiste savas apkārtējās vides uzlabošanā, ko aktīvi atbalsta novada pašvaldība. Jāpiebilst, ka pieteikšanās aktīvi ir līdz gada beigām, savukārt sīkāk informācija un konsultācijas saņemamas Madonas novada pašvaldībā. Sandra Zariņa, Indra Skrieviņš, RTV.